Labdien! Esmu zvērināts advokāts Agris Bitāns. Darbojos zvērinātu advokātu birojā Everšats Sazela un Bitāns. Man ir vairāk nekā 30 gadu pieredze juridiskajā jomā. Un šodien mana saruna būs ar Ilmāru Osmani par aizsardzības industriju un izaicinājumiem šajā jomā. Labdien, Ilmār, liels prieks, ka jūs ieradāties uz manu podcastu. Un mums ir saruna par aizsardzības industriju. Jūs pārstāvat Lightspace Labs uzņēmumu, kurš, es saprotu, dibināts 2014. gadā, varētu tā būt. Un kura darbības joma ir militārās tehnoloģijas, bet es saprotu ne tikai. Tur ir darbošanās arī saistībā ar medicīnu. Vai varētu drusciņi pastāstīt, ar ko nodarbojas tad uzņēmums Lightspace Labs? Jā, paldies par uzaicinājumu. Tā tēma saruna, es tā kā uzdošu uz citu nenāk, bet šīs tēmas tāds aktuāls šobrīd ir. Jā, Lightspace tehnoloģijas Latvijā, labi, tas mūsu kopējais biznesa nosaukums ir. Uzņēmums tika reģistrēts ar nosaukumu Lightspace tehnoloģijas. Varbūt, ka mēs pēc laika pamainīsim nosaukumu, lai atbilst arī pārējiem. Bet tas tā kā nelikās svarīgi līdz šim. Bet dibināts 14. gadā Latvijā, bet mēs faktiski pārņēmām vienu Amerikas startup, nopirkām Amerikā tur, iesāktos darbus, tad viņi bija iesākt, nebija novests līdz produktiem, bet tur bija kaut kas, tīmam bija kaut kāda, laikam, pazudus jauda vai kaut kā, risks, kaut kāda, tur kaut kāds atkal izmaiņas bija tirgu, un tad viņi nolēma, ka viņi met mieru, un mēs tā kā caur Zviedrijas mūsu investori, mēs tā kā dabujām tur tos aktīvus, viss, kas bija iesākts un nebija pabeigts, to mēs tā kā dabujām. Tad bija jāizlēma, mēs gribam to darīt vai negribam. Vairāk pašam vajadzēja izlēmt, vai es to gribu nodarīt, bet es negribu. Es tā kā tajā brīdī man likās interesanta tēma, un tad es tā kā nolēmu, ka jā. Redz, un tā kā tu pasaki vienreiz jā, tad tev ar to ir jādzīvo kādu laiku, jā. Tā kā, tad ir jādzīvo, jā. Tā kā pa šo laiku ir diezgan daudz padarīts, jau tā teikt, jā. Arī šādas grūtības pārdzīvotas. Ja es pareizi saprotu, tad joma, tehnoloģija, ar ko jūs darbojaties, ir paplašinātā realitāte vai kaut kas ar šāds virziens? Vai kas? Teiksim tā, tas ir tāds moderns viens no pielietojumiem, jo mūsu tehnoloģija, tas ir displeju attēlu veidošanas tehnoloģijas, telpiska 3D attēlu veidošana. Un tas neatiecās tikai, ka tās tikai brilles, tas varbūt arī televizoru tipa ierīces. Mums arī viens projekts ir Lightfield, tāds projektors, kas telpisku attēlu varētu projicēt. Tādā kā konferences telpā, ja, ka jūs tad skatīties, tur tāds 3D attēls skatīs pie sienas. Ja, un tā. Mēs te pie tiem esam strādājuši, esam automobīļiem arī meklējuši risinājumus priekš Volkswagen grupas vizualizācijai. Ziniet, tas heads-up stiklā, ka jūs redzat bildīt, jā. Lūk, tur mēs esam pastrādājuši, un mums ir labi risinājumi, bet kaut kā daudz no viņiem apstājās Covid laikā, kad cilvēki, diemžēl, visu to, ziniet, kā jaunās tehnoloģijas, vajag ceļot un tikties un strādāt aktīvi kontaktos, ja, un tur tajā laikā daudz kas apstājās, vienkārši kaut kādas izstrādes grupas, ko mēs strādājam, vienkārši atlaida, tā viņi vienkārši, tas viss reāli tika diezgan nocirst Covid laikā. Kaut kā tā, bet tā teikt, tie pielietojumi, mēs sākotnēji strādājām ar medicīnu, jo medicīnā ļoti liels daudzums 3D attēlu, jūs ejat uz kurienes ejat, kaut vai ultraskaņas, tur kaut kāda ultrasonogrāfija. Tas rada telpisku attēlu, ja viņš tur skatās jums mādas ar augstīgiem viļņiem, tur izstaro, dabū atstarojums un uzzīmējums kaut kādu attēlu, ja. Tā ir viena vieta, kur rodās viņa, tad saucamā MRI, magnetiskās rezonanses arī skeneri ar ļoti daudz tur 3D attēlu. Tad absolūti moderna lieta ir, bet kas notiek, teiksim, tajā medicīnā, jūs to bildi tā kā to noskanējat, piemēram, cels jums tur sāp, aiziet, tur noskanējat, dabūjāt to telpisko attēlu, kas viņi notiek tālu, to jūs parasti plakana attēlu, uz plakana ekrānu sāk skatīties. Tur uzreiz ir tik labi nevar visu to saprast, uztvert. Līdz ar to, ja varētu iespēja dabūt to attēlu telpiski, acis priekšā, būtu daudz labāk varētu pagrozīt un tā. Tā kā tā bija tas sākotnējs virziens, bet, kā lai saka, mums vēl tur pāris blakus virzieni bija, kuros mēs strādājam, bet, tā tehnoloģija, ko mēs esam izstrādājuši, mums arī diezgan daudz patentu ir Ziemeļamerikā, ir tieši šīs telpiskā attēla projekcija.
No sarunas ar Ilmāru Rosmanu es sapratu, ka mums ir sava ekosistēma tieši aizsardzības industrijā, kas darbojas. Jā, tā saskarās ar noteiktu veidu izaicinājumiem, taču mums ir gan inženieri, gan zinātnieki, kas spēj radīt produktus, kam ir noiets ne tikai Latvijā, bet arī visur pasaulē. Pēdējā izstādē mēs ar savu produktu bijām rudenī DSI. Londonas tā aizsardzības tehnoloģijas stādē, laikam septembris, ja nemaldos, vai oktobris pagājuši gadu, 25. gads, jā, septembris. Mēs praktiski vienīgā kompānija, kas piedāvā šādu to saucamos galvas displejus, jā. Mēs dabīgi paskatījāmies, kā teikt, ja tu lieto kaut kur militārā pielietojumā, kā es vienmēr saku, tā tehnoloģija tā ir, angliski sakot, life saving, ja, dzīvību glābjoša tehnoloģija. Visos veidos, ja tas ir medicīnā, tā viņi var labāk veikt procedūras, ar labāku iznākumu, ar mazāk visādiem blakus. Un savukārt, ja tas ir militāri, tad tas saglabā to zaudējumu, efektivitāti palielina. Protams, atkarīgs, kurā pusē tu tā grāvja esi, ja tajā līnijas, kurā pusē tu esi, mēs jau tā kā savējos tā kā atbalstam, ja, tas būtu loģiski vienkārši tā. Līdz ar to tā tehnoloģija, viņa ir tāda, bet, es vēlreiz pateiktu, ļoti vairākas, ļoti lielas kompānijas pateikuši, mēs tagad taisīsim Microsoftā laikā, bet viņi nofeiloja. Nofeiloja, tāpēc, ka viņi bija, kā lai pasaka, viņiem pārāk daudz marketinga cilvēku un pārāk inženieru. Ne tā kā maz, bet tā kā neuzņemas, viņi nav spēj kritiski par savu rezultātu padomāt. Viņi ir ļoti nekritiski, ja. Lielās korporācijas, kas izstrādā, viņš ir pirmkārt nekritisks, un otrkārt viņas ir greizsirdīgas, ja. Viņi citu tehnoloģiju neacu galā nevar iecies, un es teiktu, mēs jums varam nolicencēt savu, jūs gribat taisīt mūsu, jo daudz labāk sanāk. Nē, tā nav viņa izstrādāt, viņi tā kā ļoti greizsirdīgs to skatās, ja. Savukārt pašu viņi slavina, marketings tur izslavina, kā tu nepirks Microsoft HoloLens, ne? Lūk, un tam mums bija tāds gadījums, mēs tur runājām ar Volvo grupu, ne ar viegliem, bet ar smago mašīnu grupu. Saka, jā, mēs te gribējām ieviest ražošanā šitās te brilles, papildināto realitāti, tas tāds vispārīgs veids, kā to pielietojumu sauc. Bet viņš teica, jā, rekurss stāv 49, mēs nopirkam, 49 neattaisīts paks ar HoloLens stūrī. Es teicu, viņi metās ļoti ātri nopirkt 50 headsets un saprot, pēc tam, ka viņiem viņi nedara. Tā kā viņi vienu attaisa pamēģina, ka tur nesanāk tas, ko grib. Man ļoti daudz mediķi rādījuši, ka viņi uztaisījuši tur kaut kādu to arī pievienojuši tās Microsoft brilles. Viņš saka, viņš man rāda brilles, žēlojas, redziet. Pirmkārt, te krāsas nav viena, neizdodas, tās attēls nav kvalitatīvs, viņš nesasniedz to rezultātu, tas attēls nav tāds, ka viņi var strādāt, ja. Es teicu, zini kā, es jau to sākumā pateicu, ka nesanāks, ja, tas ir tur, jā, viņš saka, jā, bet viņiem kaut ko jāstrādā, ja. Un savukārt, mūsu tas piedāvājums, mēs neesam Microsoft, mums nav tie 2 miljardi, ko viņi ieguldīja tajos štantos, ja. Un beigās nofeiloja visiem tiem 2 miljardiem, ko viņi iztērēja uz to produktu. Mēs nevaram tādām naudām pat fantazēt, ja. Mums ir kaut kādas naudiņas, ko mēs investoriem varam salasīt, mēs varbūt varam 2 miljonus salasīt, jā. Arī ne jau tā kā uzreiz, un tad smagu darbiņu tas nāk. Teiksim tā, līdz ar to mums jāuztais kaut kas ir, mēs nevaram atļauties to tā muļķoties, ja, teiksim. Tāda muļķošanās ka vieni uztais, un viņi kritiski nevar pateikt, ka viņš nebūs ļoti labs, un te marketinga viņi jau pārdod visiem. Kā tad Volvo tur nepirks, ja atnāk Microsoft, tur reģionālais vadītājs, noslēdzam kontraktu, baigais produkts labais. Viņš nopērk, kad stāv stūrī neattaisīts vaļā. Tātad mums ir tehnoloģiskā bāze, kas ir patīkami dzirdēt, ģeopolitiskā realitāte, un es saprotu, ka tur varētu būt biznesa, ne šobrīd dēļ visām šīm lietām? Jā un nē, tas viss ir bijis sarežģītāk, teiksim, es vēlreiz, ka es tādu baigo, tehniski tā, ja jūs sāka lietot, ja šo produktu sāka lietot, viņu var pārdot, jā, un, protams, te pircēji būs valdības, tāpēc, ka viņi bruņotajiem spēkiem tur pa lielam, tad jāsaprot, vai ir jāsaprot, vai cik tā dzīvība ir vērta, kurā valstī, ja. Tur, kur ļoti augstu vērtē, piemēram, to personālu, militārā personālu, teiksim, to efektivitāti, vai viņu vērtību, tur ir bizness. Tur viņi nopirks to ierīci, ja, tāpēc, ka tas uzlabo.
Savukārt valstīs, kur daudz kas trūks, tā nebūs prioritāte. Es noteikti varu pateikt. Ja? Līdz ar to, ja tāda, piemēram, mums jārēķinās to, ka tādā Latvijā mēs varam staigāt un rādīt, neviens viņu droši vien neizdomās, ka jāpērk, jo tā nav prioritāte. Viņam mašīna gan vai pa priekšu, Gatling tur vai vēl kaut ko, jā. Jo to trūkst pirmkārt, ja. Ar šito to brillēm tu nesviedīs pretiniekam. Ja? Jā, ar to, bet ja mēs skatāmies uz aizsardzības nozares attīstību Baltijā un Eiropā, Jā. ir jūtams izmaiņas, un uz kurien tas iet, un kā jūs to redzat sevi šajā? Es saku, mūsu produktu, mūsu tehnoloģiju tirgus ir lielās valstis. Tas ir Lielbritānija, Vācija, droši vien Polijas pieskaitīt. Ir tās, kas aizsardzībai velta nopietni lielas naudas un ir gatavi investēt tajā jomā. Tās ir lielās valsts, tās nav mazās valsts. Ja? Latvija nekad, te ir tie mazie grantiņi, mēs sakām, tur startupi būs daudz un viss mēs viņus finansējam. Labi, bet kā tur finansēt? Labi, tur tas grants 300,000. Ja? Jūs ar viņu, mana komanda gadā maksā miljonus, tie 20 cilvēki. Ja? Viņu algas ir kaut kāds miljons gadā. Ja? Es jau tiem 300 tur pa lielam nevaru baigi neko uztaisīt. Ja? Ja tā ņem, ja, man viens projekts iet apmēram gadu, ja jauns produkts, ja, tā kā, tas ir tā izmaksa kaut ka, tas ir 5-2 miljonu produktu izgatavot, jaunu izveidot un tā, kaut ko priekš konkrēti pielietot. Ja man tas, kas man jau ir der, tad ir drusku vieglāk, jo tad varbūt jāpielāgo, tad budžets mazāks ir, bet principā tās ir tās tehnoloģijas, tās izmaksas, ja, un šeit tā kā īsti vēl neviens uz izstrādi un uz kaut kādu R&D un izstrādi produktu radīšanu tādas naudas īsti nav gatavs tērēt. Ja? Tad attiecīgi, kas šobrīd ir hypot? Kas ir hype šobrīd? Droni mums ir hypes, labi. Ja? Un mēs esam dronu lielvārs, labi, es ceru. Bet redzēt, te atkal tā, vai atkal ar tādiem skaistiem saukļiem netiek atkal kaut kas aizsekts, kas mums ir un kas mums nav. Ja? Jo ko tad mēs, kas ir tas drons šobrīd, tas, ko plaši lieto Ukrainā, tie ir ļoti vienkāršas konstrukcijas, kas ir, viens otru atkārt, varbūt kaut kāda minimāla, tur būtu inovācija, tur nav liela, tas ir vairāk viņus, montēt, tas ir tā kā, ventilātoru montēt, tur ir visādi, gatavu bloku salikt un sasprost vadiņus un notestēt, neiet. Pa lielam, tur jau neviens neko neizstrādā, tu paprasti Ukraiņiem, kādu jūs lietojat, piedod speci, vai šeit tev es uztaisīšu, ja? Kas ir vajadzīgs? Kas ir vajadzīgs, ražošana ir vajadzīga, tas vajadzīgs, bet vai tur veidojās arī kaut kāda inovācija, kaut kāds jauns lietas modelis, it kā daži saka, ka mēs kaut pārtverēju dronu, ko izstrādājām, jātājums, varbūt tas arī ir Ukraiņa. Man jau nav iebildumu, ka tas ir Ukraiņa kopija, tas jau fine, forši, pārbaudīts, viss labi. Es tikai saku, vai mēs tā kā ar to nesakam, ka mums viss ir baigi labi, ja? Un patiesībā nav baigi labi. Aizsardzības industrijā, protams, izaicinājums ir tāds, ka tā ir ierobežota joma. Tātad tur varētu darboties un sekmīgi darboties tikai tie, kas iziet noteikti veida drošības pārbaudēm, un plus tur arī ir paaugstināta drošība tie ražošanai un izplatīšanai. Tātad attālums līdz apdzīvotām vietām, un tas viss ir jāievēro. Tātad ir vesela virkne papildus ierobežojumu salīdzinot ar parastu citu veidu ražošanu. Vienlaicīgi pircēji arī ir atšķirīgi. Visbiežāk tās ir valstis, tad ne jau privātpersonas var iegādāties militāra rakstura produktus. Un, protams, trešais ir spēja adaptēties reālai militārajiem apdraudējumiem, jeb videi. Jo viena lieta, kas ir teorētiski izgatavots produkts, cita lieta, kā tas darbojas reālā vidē. Visbeidzot, pēdējā laika izaicinājums, ka tiem ieviešanai un realizācijai jānotiek diezgan īsā laika periodā. It sevišķi tagad, kad ir tie ģeopolitiskie izaicinājumi, un mums ir ļoti, kā piemēram, jārada ļoti spēcīga dronu siena vai aizsardzība uz robežu, un tai jāstrādā gana efektīvi pret dažādu veidu mērķiem. Izstāstīšu vienu faktu, tagad tur ir tas Eiropas prokuratūras par tiem fondiem. Viņi saka, jums nevīkstat tērēt naudu, kas ir visiem domāt, kur ir augsta intensitāte, kaut kas, tur kaut kāda vispārīga. Jūs nedrīkstat vienai kompānijai to, tērēt, it kā tādu mērķi. Come on, es savā laikā biju iesaistīts, un tad mirklī es prasīju, es saku, jā, es teicu, ideja laba, kāpēc mēs nevaram arī paralēli strādāt ar projektiem, kur vienai kompānijai. Nav jau Latvijā dokumentācijas, nav pat MK noteikumu, lai to darītu. Ja? Tāpat laikā,
Es nezinu, kas tur, kad apvadītājs lepni saka, jums tā vajag darīt, nu, bet valsts jau to nav izdarījusi. Tas jau valstī nav izdarīts. Ja? Jūs jau nevarat tos uzņēmējus čakarēt ar to, ka valsts nav izdarījusi savu darbu, un viņi dara tā, kā viņiem tur, tā kā var izdarīt, viņi grib pasniegt rezultātu. Nu, pateikt, jūs nepareizi rīkojaties, ja? Tad esošais regulējums traucē uz to rezultātu? Es teiktu, ka viņš nav pilnvērtīgs. Viņi nepiedāvā to regulējumu, lai jūs varētu pareizi ietot. Un vispār nedrīkstētu valstī vajadzētu nevis uztaisīt nesaprotamu regulējumu un pēc tam ņemt priekšā tos, kas viņu ir nepareizi pielietojis, bet pateikt, kā ir pareizi. Lai sasniegtu šo mērķi, kas ir pareizi, un ja tur kaut kas trūksta pašiem, valsts pārvaldē vajag radīt to dokumentāciju, attiecīgo regulējumu. Vai industrija ir mēģinājusi par šo runāt, stāstīt, kas traucē, ko vajadzētu pamainīt, lai būtu labāk, veiksmīgāk darbā? Es domāju, ka industrija nav īsti laika tajā iedziļināties. To jau vajadzētu, piemēram, es nezinu, tādā ministrijas līmenī to analizēt. Vai esošais regulējums ir gana labs, ja? Un ko tad tas uzņēmējs var zināt, kā tur vispār, tad nelasa visus tos Eiropas direktīvus un visus tās norādes, ja? Un arī uzņēmējs jau arī skaitās, viņš jau ir tā kā ieinteresētais uzreiz, tu jau priekš sevis visu to dari, pareizi, tas ir pirmais pārmetums. Bet no otras puses, bet likums mēs pieņemam priekš cilvēkiem. Bet kāpēc to jāpārmet uzņēmumu? Viņš jau iet un kaut ko grib darīt. Labi, viņš jau maksā nodokļus. Kas tad tas ir priekš sevis? Priekš sevis, ja? Tas jau, ja tas strādā esošajā valsts, kā saka, tajā likumdošanas rāmī un maksā nodokļus, tad jau viņš nav sev, viņš arī valstī ir, jebkurš šāda aktivitāte, kas var būt privāts uzņēmums, ja. Un kā līdz šim sadarbība ar ministriju nebija laba, veiksmīga? Ziniet, kā tur, attīstībā, kur ministrija, teiksim, ar ekonomikas ir kā, kas atbildīgi par to tā kā attīstību, ja biznesā, ar viņu tur visu laiku ministri mainījās, tur kā ar vienu kaut ko sarunāt, hop, nākamais ir pēc pāris mēnešiem, ja, un tu vari sākt no sākuma, tāpēc kāds trešās reizes man jau vairāk tam nemaz runāt, ja. Jo tur ir tā, kaut kā vienreiz mēs ar Lightspace aizgāju, pirms gada es esmu vajag investīcijas, es gāju, es teicu, un šobrīd ir tā, ka mēs varbūt aiziet cietu jūs, bet mums ir iespēja eksportu. Mēs šobrīd mēs pārdodam visu produktu, ko mēs uztaisam, mēs šomēnes arī aizsūtījām, Lielbritānijā pārdodam, ja? Eksportējam tehnoloģiju, mēs nepārdodam Latvijā, nav jau kas pērk. Mēs eksportējam to tehnoloģiju. Man liekas, tas bija tas, šeit vajag saprast, ka jebko, ko veidot, tā jāveido ar mērķi eksportu, tāpēc, ka vietējais tirgus ir maziņš, viņš nav biznes un vietējais tirgus, labi, tev būs viens tur pasūtījums, ja, ko tu varbūt tur vinnēs, tur kontraktā valsts, tev varbūt vēl otru vinnēs, varbūt ir kaut kāds ilgtermiņa darbiņš būs, bet, palielināts tirgus ir ļoti, ļoti maziņš, ja tādā nozīmē, ja. Tā kā man ļoti patīk, tur tas bija stāsts, ka tur Valmērā tas bruņmašīnas tur likām, ka viņiem tur arī bija, ka viņiem bija arī kontrakts tur priekš kaut kādiem vēl citām valstīm, ko viņi tur kaut ko bija darījuši. Tas jau tas mērķis īstenībā ir, ja? Ka jūs varat turpināt, ka tur tā kontinuitāte ir, kad tā ekosistēma tiek darbināta. Labi. Kā ar finansēm un investoriem? Pietiek, nepietiek? Kādi tur izaicinājumi? Tur ir Sahāra. Jā. Nē, nopietni, jā. Ja jūs palasīsiet visus tos sociālos tīklos, nezinu, tur LinkedIn ir vēl kaut kur, un tās konferences, cik daudz, cik nav konferences, un cik ir tie atzītie uzņēmēji, tie investori, kas investē defensā, ka jūs konkrēti paskatīsieties Eiropā, tad tās investīcijas viena roka pietiek, vai divas varbūt, ja atkarībā kādu mēs izmēru skatāmies, nav investīcija. Es uzskatu, ka ir absolūti nepietiekami. Uztaisīja NATO inovāciju fondu, pareizi, un viss salaid dēlī. Nākošā dienā. Viņi ieinvestēja 4 uzņēmumos, pa visu Eiropu. Tāpēc Latvija ielika kaut kādas, nezinu, cik 10 vai 20 miljonus tur kaut savu daļu. Ar cerību, ka atnāks apakaļ, figa, nekas jau neatnāca apakaļ. Šodienas sarunas varēja saprast, ka viens no tādiem tuvākajiem apgrūtinājumiem ir pārāk lielā formalitāte, ierobežojumi, jo attiecībā uz investoru piesaist, kā arī uz savu esošo investīciju, konvertāciju un ieguldīšanu pamatkapitālā. Tātad tādas lietas, kas ir atkarīgas no pašā uzņēmēja vai dibinātāja un viņa iekšējām attiecībām. Plus, svarīgi arī, kā notiek iepirkumi vai izvēlās valsts investēt dažāda veidā arī aizsardzības industrijas saistītajos projektos, jo ir svarīgi nepaļauties uz pirmo, kas piesakās, bet izvērtēt
izvērtēt un saskatīt potenciālu. Un šeit ir svarīgi, ka tie, kas pārstāv gan valsts, gan privāto kapitālu, kas investēs, saprot, ko nozīmē modernās tehnoloģijas un spēj saskatīt to nākotni. Liels paldies par sarunu un veiksmīgu sadarbības priekšu! Jā, paldies, kas saka, nebija grūti. Jā, vajag kādas lietas citreiz varu atkal pastāstīt.